sporta departamenta direktoram Edgaram Severam. Lūdzu, aplausi. Sveicināti Liepājā, sveicināti Latvijā. Es esmu kungs, Fogaļkungs. Man tiešām patiesa prieks un gods jūs par sportu un izglītības nozari atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas vārdā sveikt jūs šajā starptautiskajā konferencē, kas veltīta tādai nozīmīgai tēmai kā fiziskām aktivitātēm. Un šajā gadījumā konferences, vadmotīvs saistīts ar komandas sporta spēlēm. Tad no mūsu puses es vēlos ar ministrijas vārdā izteikt atzinību Federāciju padomei un pārējiem projektu partneriem, kas uzdrošinājās startēt šajā projektu konkursā Erasmus Plus ietvaros un pierādīt, ka arī Latvijas sadarbībā ar pārējām valstīm spēj uzrakstīt projektus, konkrēti spējīgus projektus un saņemt līdzfinansējumu, nozīmīgu apmēru līdzfinansējumu, lai attīstītu, tā skaitā arī sporta un fizisko aktivitāšu jautājumus caur konkrētām valstīm vai konkrētiem sporta veidiem, bet kopumā veicināt Eiropas aktivitātes sportā. Kā mēs zinām, šonedēļ ir visā Eiropā norisinās Eiropas sporta nedēļa. Šī ir Eiropas komisāra iniciatīva, bet tas mans aicinājums būtu, lai šīs fiziskās aktivitātes un sporta kustība kā tāda nav tikai vienā nedēļā vai tikai vienā mēnesī, bet lai tas kļūtu par mūsu ikdienas paradumu un ikvienu paradumu, tīpaši attiecībā uz bērniem un jauniešiem. Ja mēs skatāmies Latvijas aktivitāšu rādītājus uz vidēju Eiropas Savienības rēķina, tad, diemžēl, mēs joprojām iepaliekam. Tā kā mēs esam, atpaliekam no šiem vidējiem rādītājiem, bet pozitīvā ziņa, manuprāt, ir tā, ka pēdējos 4 gados mēs esam auguši straujāk nekā vidēja Eiropas Savienībā. Es nezinu, bet es ticu tam, ka viens no šiem mērķiem ir mūsu jaunās sporta politikas stratēģija, kuras vadmotīvs ir sports dzīves kvalitātei. It kā 3 vienkārši vārdi, tāpat laikā tur ielikt ļoti liela filosofija un būtība, ka mēs vēlamies Latvijā mainīt šo izpratni, sabiedrības izpratni par sporta un aktivitāšu nozīmi un arī padarīt, kā es teicu, sportu un aktivitāšu par ikdienas paradumiem. Un tad mēs veicināsim ne tikai aktivitāšu kā tādu skaitu, bet arī visas pārējās pozitīvās lietas, ko sports veicina attiecībā uz veselību, attiecībā uz iedzīvotāju labklājību un visām pārējām pozitīvām lietām, ko sports mums dod. Tas, kas attiecās uz komandas sporta spēlēm, manuprāt, komandas sporta spēles ir viens no instrumentiem, viens no veidiem, kas vistiešākā veidā dod tās pozitīvos efektus, ko sports var dod bez aktivitātēm. Tas dod arī šīs prasmes dzīvei, dzīves prasmes, sadarbības prasmes, tā skaitā komunikācijas prasmes, līderība, organizētība, prasme uzvarēt, un tā skaitā prasme arī zaudēt, jo dzīvē nevienmēr mēs varam uzvarēt. Tāpat laikā mums arī jāprot, tam to apzināties un iet tālāk un nebūtu izcīnīt nākamās uzvaras. Nākamais, manuprāt, ka komandas sporta spēles dod arī to efektu, kas ir, šī līdzdalības sajūta, jo mēs katrs esam jutuši līdz mūsu klases, skolas komandai, pagastu komandai, tā skaitā arī valsts izlasēm. Un, ja šī komanda uzvar, mēs esam pacilāti, ja komanda zaudē, kā dažkārt arī sanāk, tad mēs arī kopumā jūtamies varbūt emocionāli netik labi tajā laikā, tas kā dod stimulu strādāt tālāk. Tāpēc vēlreiz tiešām arī es ceru, ka arī šīs konferences tēma un referāti, kas šeit tiks lasīti, pat ar tādu zinātnisku tādu virzienu, tiešām dos arī būtisku ieguldījumu arī kopumā sporta aktivitāšu būt nozīmības akcentēšanai. Un es arī aicinu, ja ir arī no šīs konferences kādi praktiski vai tādi priekšlikumi attiecībā uz sporta politikas izmaiņām, tad lūdzu to noteikti nododiet ministrijai, un mēs kopīgi ar nozari to mēģināsim īstenot, jo, manuprāt, Latvijā mēs, manuprāt, ļoti to cieši sadarbojamies tieši ar sporta nozari kopā ar pašvaldībām, cenšamies, lai šī politika, kas ir skaista vārdi, lai viņi arī nepalikt tikai vārdi uz papīra, bet arī reāli tikt arī īstenota. Un tāpēc arī vēlreiz saku paldies Federāciju padomē par šī iniciatīvu, pāriem sadarbības partneriem, visām valstīm, un it īpaši vēlos akcentēt skolas sporta nozīmi. Un es ceru, ka mēs tuvākā laikā no ministrijas puses spēsim parādīt praktiskus rīcības, kādā veidā veicināt fizisko aktivitāšu nozīmi skolā, ir īpaši, šajā bērnu jauniešu vecuma līmenī, kas, manuprāt, ir arī kritiskāk mums, diemžēl. Tāpēc kopīgi cīnīsimies, lai sports tiešām kļūtu par mūsu ikdienas paradumu. Paldies jums! Paldies Severa kungam. Sportam ir jābūt prioritātei. Tagad vārds Latvijas